tēvs, esmu vīrs savai sievai, treneris saviem vīriem un Dieva bērns. Mēs viņu kopā strādājam otro sezonu. Kas ir tāds spilgtākais, kas raksturo tieši treneru Visocki? Tieši tas, ka viņš liek uzsvars kādām niansēm. Tieši viņa cilvēciskās īpašības. Mīlestība pret savu darbu, pret ģimeni. Un attieksmi pret spēlētājiem un vispār pret darbu. Ir zināms, ka treneris ir kristietis, tic Dievam, apmeklē baznīcu. Tavā vērtējumā, kā tas ietekmē viņa darbu un viņu kā cilvēku? Es domāju, ka tas viņu ietekmē. Un tas ir... Cenšas varbūt tām lietām. Es domāju, pirmkārt, tas rada pozitīvu auru. Domāju, spēlētāji uztver to visu pozitīvu. Es pilnībā to atbalstu. Nekad viņam nebeidzās šis entuziasms, viņš jūt, man liekas, kaut kādus spēkus no tā gūst, un man liekas, ka tas tieši pozitīvi viņu ietekmē. Reiz jāceļ augšā kāja, lai sirds nevar piegādāt asins. Jā. Jāsaprašana sasien maksimāli, cik cieši var. Jo lielākā kļūda ir uzreiz ņem nost bloku, kas notiek un piepūšanas. 15. janvārī metro es būšu, stāstīšu par savām cīņām, par uzvarām, par zaudējumiem, par dzīvi. Un, ko manā dzīvē nozīmē Kristus, ko viņš ir darījis, ko manā dzīvē nozīmē basketbols, ko manā dzīvē nozīmē ģimeni. Un es būšu priecīgs, ka tu tur būsi un varbūt kaut ko varēs paņemt no tās dienas.